Labvakar! Studijā jums ir Kārlis Klišāns un Marija Vaidere. Šodien ir 4. jūlijas, ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu 80. gadu beigās sāk atdzimt ebreju sabiedriskā dzīve. 1988. gadā Rīgā izveidojas Latvijas ebreju kultūras biedrība, kas vēlāk pārtapa par Rīgas ebreju kopienu. Darbību atsāka ebreju biedrības Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Jūrmalā, Ventspilī, Ludzā, Jelgavā un Jēkabpilī. Jēkabpils ebreju kopiena. Kopiena tika dibināta 1994. gadā. Uz 2008. gada sākumu kopienas biedru skaits bija apmēram 42 cilvēki. Kopiena savā darbībā izlika 3 galvenos mērķus. Viens no tiem – nacionālās pašapziņas atmoda. Otrais – 2 ebreju kapsētu aprūpe un pieminekļu uzstādīšana ebreju masu iznīcināšanas vietās holokausta periodā. Un trešais – īpašu uzmanību kopiena pievērš palīdzības sniegšanai slimiem, trūcīgiem un vientuļiem cilvēkiem. Jēkabpils pilsētas ebreju pamatskola bija viena no Jēkabpils pamatskolām, kas pastāvēja pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Jēkabmiestā ebreju skola tika nodibināta jau 1871. gadā. Skola atradās toreizējā Lielajā ielā, tagad tā ir Brīvības iela, iepretīm Kalpaka laukuma. Mācības notika ebreju valodā. Pirmās brīvvalsts pieņemtajos likumos par Latvijas izglītības iestādēm bija progresīvākais Eiropā, kas deva iespēju saņemt izglītību mazāk tautību bērniem dzimtajā valodā. 1929. gadā skolai bija pieteikušies un tajā mācījās 108 skolnieki. Skolā pasniedza 18 skolotāji. Mācību iestādi vadīja skolas pārzinis Joselis Taitis, kurš 1933. gadā tika apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Skola pastāvēja līdz padomju okupācijai. Atbilstoši ebreju likumiem, par ebreju tiek uzskatīts ik viens, kura māte ir ebrejiete, vai arī cilvēks, kas pieņēmis jūdaismu. Šeit jūs redzēsiet dažas slavenības, kuru vecāki vai arī viens no vecvecākiem ir ebrejs. Ebreja ir tauta, kas Otrā pasaules kara laikā ir cietusi no Adolfa Hitlera ideoloģijas. Holokausts ir genocīda paveids. Masveida ebreju iznīcināšana Otrajā pasaules kara laikā veica nacisti. Kopumā cieta ap 6 miljoni ebreju. Paldies, ka skatījāties! Ar labu! Uz tikšanos!